Mēs melojam sev. Meli ir tas, kas prasa visvairāk mūsu tādas kapacitātes, enerģijas, lai ja mums ir nepieciešams mānīties melot, un mēs šajā gadījumā mēs melojam mazliet sev, mazliet citiem, spēlējot to lomu, kas mēs patiesībā neesam. Ja mēs skatāmies uz skatuves, cilvēks tur uzstājās, runā, tad viņš ir cilvēkos ļoti komunikabls, ar visiem komunicē, un mēs domājam, sangviniķis, jā, cilvēks, viņam tur patīk jokot un uzvesties. Bet mēs no malas, mēs nezinām, cik daudz enerģijas viņam tas prasa. Viņš vienkārši cilvēks varbūt ar ļoti lielu kapacitāti, ar sevi uztrenējis, ka viņam ir ļoti daudz enerģijas, viņš ļoti daudz spēj būt ne pats, lai varētu dot cilvēkiem, lai varētu pielāgoties cilvēkiem, un mēs kļūdaini viņu novērtējam, tur sangviniķi vai jebkādu citu, ja mēs to personības tipu, mēs tur viņu izvēlētos. Un šeit ir problēma. Un ļoti ilgi es pats sevi arī kaut kādās lietās nemācēju precīzi novērtēt, līdz es uzdūros šim. Informācija par šo nāca no kāda ārzemju podkāsta. Un kā izrādās, drošības dienesti visā pasaulē šo jau sen izmanto. HR dienesti, tādi tiešām progresīvi personāla daļas progresīvas lielas kompānijas ar augstas klases speciālistiem šo izmanto.